lai mēs mazinātu riskus, ka mēs varam savu valsti pazaudēt, mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos. Taiskaitā jāslēdz robeža gan pasažieru kustībai, gan kravu pārvadājumiem, eksportam uz agresoru valsti un tranzītam caur agresoru valstīm. Tranzīts caur Krieviju pēc muitas pārvaldes datiem tikai apmēram 40% gadījumu nonāk saņēmēju valstī. 60% no tranzīta, tā skaitā sankcionēto preču tranzīta, paliek Krievijā. Un starp šīm sankcionētajām precēm ir ne tikai luksus automašīnas un jahtas, bet arī detaļas, piemēram, dronu izgatavošanai. Tāpēc ir aicinājums sekot mūsu kaimiņu Somijas piemēram un slēgt mūsu sauszemes robežu kravu pārvadājumiem un arī pasažieru kustībai.